tā runā, ka Kalvē dejot ir brīnišķīgi un aizraujoši. Vai tā ir? Protams. Tā ir taisnība, jā. Tas jau ir kā dzīvesveids. Un kur slēpjas tā odziņa? Kāpēc tik ļoti patīkami to darīt? Cilvēkos laikam jau īstenībā, tāpēc, ka te ir draugi, te ir kolēģi un te ir arī gandrīz darba kolēģi arī pie visa tā. Studiju biedri, darba kolēģi un visi kopā ir. Man par cik patīk dejot, varbūt arī tāpēc ir tā, ka ļoti patīk Kalvē, bet arī tie ļoti daudz draugu ir. Tas tā, ka draugu pulkā forši atpūsties. Kad cilvēki savākušies maksimāli dažādi un no dažādām vietām un atved katrs no sevis kaut ko un dod pārējiem, un tas ir baigi. No visām Latvijas vietām arī šeit mēs esam tā kā Jelgavas studenti, un mums tas, mums vieno tas, ka mums patīk visiem dejot. Pirmām kārtām jau tas ir viens no labākās universitātes Latvijā kolektīviem. Un visi tie, kas dejo Kalvē, ir studenti, un viņiem ir gods pārstāvēt savu universitāti. Kā arī Kalvē ir savdabīgs humors, ko ne visi saprot, un tas tā arī ir sava odziņa. Piekrīt meitenei. Manuprāt, tā odziņa ir tieši tas studentu būšana. Kalvē ir savas tradīcijas, kurās visi dalībnieki aktīvi piedalās, un ir tīri patīkami iepazīt gan vienam otru, gan arī citus kolektīvus, jo ir tādi visādi sadraudzības pasākumi ar citiem kolektīviem, kā piemēram šis. Tāpat arī katram kolektīvam ir sava veida pasākums, kur mēs visi tiekamies un sadraudzējamies. Līdz ar to iepazīstam citu kolektīvu, tā kā kultūru un izplatām savu iekšējo kultūru. Kalves odziņa ir paša dejotāja un vadītāja. Jo, ja nebūtu tik laba vadītāja, arī mēs tik labi nebūtu. Un viņa uztur mūsos to garu. Labdien! Sveiki! Kas šodien šeit pa svētkiem notiek? Šodien ir tradicionālās Kalves sporta spēles, kas vienmēr tiek apvienotas kopā arī ar koncertu. Un sakiet, lūdzu, kur slēpjas Kalves tā panākuma atslēdziņa? Tieši Kalves. Es nezinu, kāpēc jūs domājat, ka mums ir kaut kādi īpaši panākumi. Mums vienkārši ir gadiem ilgi un cītīgi tāds atstrādāts darbs. Mēs strādājam ārkārtīgi regulāri, mēs strādājam ļoti precīzi, precīzos laikos vienmēr, un es domāju, ka tas ir vienkārši tāda iegājusies jau tradīcija, ka vienmēr būt laikā un vietā, un tad jau tie rezultāti sasummējās. Es nezinu, kāpēc ir šāds jautājums par mūsu panākumiem. Bet, ja cilvēks viens strādā, viņš nogurst. Es domāju, ka Kalves panākumi arī tur, ka viņi māk atpūsties un svinēt. Jā, mēs mākam atpūsties, mums ir ļoti labs humors, un šādas ir arī šīs te sporta spēles. Ja citiem kolektīviem arī ir dažādi sporta veidi, bet tie ir vienādi. Vai tas ir basketbols, vai hokejs, vai orientēšanās sacensības, tad mums šīs te sporta spēles katreiz ir ar citu ievirzi. Mums ir bijušas rudens talkas, mums ir bijušas ziemas sporta spēles, tad mēs esam orientējušies pa Jelgavu. Un šogad bija Kalves backstage. Dalībnieku skaits ir aptuveni 160, mēs tā rēķinam. Un kolektīvi ir no Jelgavas ir Diždancis, tad esam mēs Kalve un ir Kalves Zelta Smiltis. Un no Rīgas ir... No Rīgas ir Ačkops, Dardedze, Gatve, Vektors. Pieteicos vēl citu kolektīvu, bet mēs nevaram visus tā teikt paņemt, jo pils ir maza, mums iedeva visu pili, mēs steigājam, daramies. Bet šogad tas raksturs ir tāds, ka mēs rādam Kalves tā teikt tradīcijas un ejam cauri visam Kalves tādam tradīcijām. Kāda šogad ir atsaucība? Jā, atsaucība ir ļoti laba. Vienmēr šīm te sporta spēlēm, kas notiek starp kolektīviem, vienmēr atsaucība ir ļoti laba. Arī mēs paši braucam uz ļoti daudzām, ko rīkot citi kolektīvi. Un kāda ir nākotnes plāna Kalvē? Vai plāni mums ir milzīgi? Es pat nezinu, vai vajag par tiem plāniem stāstīt. Pirmais un tuvākais plāns mums ir veiksmīgi piedalīties nākošais sestdien, 26. martā, jaunradas deju konkursā, kas ir veltīts nākošajiem dziesmu un deju svētkiem. Repertuāra atlases konkurss, tā varētu teikt. Tur mums būs gan jaunas dejas, gan jau redzētas dejas. Tad Jelgavas pilsētas skate. Un tad mums ir divi ļoti tāli un skaisti mērķi. Viens ir brauciens uz festivālu Stambulā, un otrs ir festivāls Malaizijā. Es jums katram novēlu aizbraukt uz Malaiziju. Paldies jums! Nedzīvo